Zināmais nezināmajā. Labrīt, skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā, un ar jums turpmāko stundu kopā būšu es Sandra Kropa. Skaists, atletisks ķermenis ir bijis lielā cieņā visos laikos, taču īpaši par to priecājās cilvēki antīkajā pasaulē. Bet kāpēc cilvēki visos laikos ir centušies iegūt skaistu ķermeni un vai no senās pasaules esam pārmantojuši šos ideālus, to šodien skaidrosim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam Olimpisko spēļu gaidīšanas noskaņās ieklausīsimies stāstā par kādu maz zināmu, bet ļoti talantīgu soļotāju. Ādolfs Liepaskalns kļuva par pirmo PSRS čempionu soļošanā 50 km distancē. Šī izcilā soļotāja vārds ir rakstāms zelta burtiem līdzā zināmajam sporta kolēģim Jānim Daliņam. Rekordus un zelta medaļas Liepaskalns ieguva gan pirms Otrā pasaules kara, gan Padomju Savienības laikos, tomēr viņš netika atzīts uz augstākā pjedestāla olimpiešu kalna. Par Alūksnes soļotāja dzīvi, viņa kāpumiem un kritumiem sportā stāstīs kultūrvēsturnieks un rakstnieks Jānis Polis. Redziet, mēs Latvijā ļoti daudz godājam Jāni Daliņu, visizcilāko mūsu soļotāju, kur vārdā ir stadions un iela, un pilnībā aizmirsts bija mūsu novadnieks Ādolfs Liepaskalns. Tāds pats fanātiķis, tas ir vienkārši pasakaina personība. Tā saka kultūrvēsturnieks un literāts Jānis Polis, un tāpēc viņš 2010. gadā, atzīmējot izcilā soļotāja simtgadi, laida klajā grāmatu Ādolfa Liepaskalna mūža soļi. Turpmākajās minūtēs tajā ielūkosimies un paklausīsimies Jāņa Poļa teiktajā par šo soļotāju, kurš ir pieskaitāms pie nozīmīgiem Alūksnes puses cilvēkiem. Ādolfs Liepaskalns, cilvēks, kuram varbūt Dievs tiešā veidā nebija devis pilnīgi neko. No nabadzīgas ģimenes, dzīvojis ārkārtīgā trūkumā, saslimis bērnībā tik ļoti smagi, ka neviens nedomāja, ka viņš izdzīvos. Cilvēks, kurš pie stieņa nekad mūžā nav varējis pievilkties nevienu reizi, uzstādīja vairāk nekā 20 Latvijas un PSRS rekordus dažādās soļošanas distancēs. Viņš ir vienīgais, kam ir 3 zelta medaļas PSRS čempionātos visgrūtākajā 50 km soļojumā, un cilvēks, kurš ir reizes 7, 8 labojis oficiālo pasaules rekordu. Tiesa gan, šie rezultāti lielākoties nav atzīti, jo tie ir mazāka mēroga sacensībās, ja? Bet viņš šo soļošanu turpināja līdz mūža pēdējai dienai. Un ir saglabājusies ar viņu treniņu dienas grāmatu, kur vispār ir pēdējais ieraksts, ja, kad viņš 72 gadu vecumā nosoļo tā, kā reti kurš vīrietis spēka gados varētu nosoļot. Liepaskalns piedzima 1910. gada 15. jūnijā Alūksnes rajona Trapenes pagastā. 1935. gadā viņš iegūst savu pirmo bronzas medaļu Latvijas meistarsacīkstēs. Startējis visās soļošanas distancēs, sākot no 1 kilometra un beidzot ar 50 kilometru distanci. 1937. gads – pirmais starts Latvijas izlasē. Gadu vēlāk – pirmā uzvara Latvijas meistarsacīkstēs, pasaules rekords un uzvara mačā pret Zviedriju. 1940. gadā Liepaskalns pirmais pasaulē nosoļo 25 kilometrus ātrāk par 2 stundām. 1946. gads – pirmais PSRS rekords un pirmā uzvara PSRS meistarsacīkstēs. Viņš ir 3 reizes bijis PSRS čempions un 20 reizes PSRS rekordists. 1970. gads ir Liepaskalna pēdējais starts 50 km distancē. 1972. gadā, 62 gadu vecumā, viņš aiziet mūžībā. Citāts no Jāņa Poļa grāmatas par soļotāju. 1952. gads. Iepriekšējās sezonas grandiozie sasniegumi Liepaskalnu burtiski spārno. Viņš nešaubās, ka ir pats galvenais kandidāts startam olimpiādē PSRS izlases sastāvā. Diemžēl ieraksti treniņu grāmatā liecina, ka Ādolfa veselības stāvoklis ir visai šaubīgs. Aktīvu treniņu periodi mijas ar pārtraukumiem. Viņš teorētiski savā mūžā varēja nokļūt 5 olimpiādēs, neiekļuva nevienā. 36. gads, 3 var braukt,
viņš ir 4. Latvijā. 40. gads kara apstākļu dēļ olimpiāda nenotiek, 44. tas pats, 48. Padomju Savienība nepiedalās, viņš atkal ir pasaules spicē, un 52. kā jūs arī te nolasījāt, viņš atkal bija vadošais Padomju Savienībā. Diemžēl apendicīta operācija viņam nogriež šo pēdējo iespēju. Kas jūs mudināja tieši meklēt informāciju par viņu un uzrakstīt grāmatu? Man ļoti kaitināja tas, ka mēs Latvijā bieži vien kaut ko izraujam no konteksta, kaut ko vienu dievinam, bet nepaskatāmies uz to kontekstu. Mums šādi spoži soļotāji, ar ko mēs varētu lepoties, ir ļoti, ļoti daudz. Vesela virkne. Un Adolfs varbūt ir tas otrais. Varbūt viņš nesasniedz Daliņa, teiksim, šos oficiāli atzītos pasaules rekordus tik daudz, bet savā mīlestībā, savā fanātismā pret savu darbu, to viņš uzskatīja par darbu šo soļošanu. Ja? Tur viņš ir vispār nepārspējams pasaules mērogā. Liepaskalns soļošanai trenējies pa Vidzemes šoseju un tuvākās apkārtnes mežiem un lauku ceļiem. No aculieciniekiem ir dzirdēts stāsts, ka vienu dienu viņš ir sadarējis nosoļot bānīti. Un soļojot no Gulbenes uz Alūksni, viņam tas ir arī izdevies. Atkal citāts no grāmatas. Liepaskalnam patika mačoties, patika duelēties skrejceliņā un radīt sacensības spraigumu un tādējādi kāpināt cīņas intrigu. Tādēļ skatītāji labprāt nāca skatīties, kā soļo Liepaskalns, jo tā viņiem sagādāja lielāku emocionālu baudu nekā labi pārdomāta un dažkārt vienmuļīga cīņa. Bieži bija vērojams situācijas, ka soļojot gar skatītāju tribīnēm publika gavilēja Adolfu sarauj. Un viņš atbildēja ar smaidu un rokas mājienu ar tempa kāpinājumu, apdzīdams sev priekšā esošos konkurentus. Lapojot grāmatu par Liepaskalnu, lūk epizode, kur sportists ir atnācis ciemos pie savu paziņas, to nesastapis mājās, uzsāk sarunu ar kaimiņieni, kur ieinteresējas par Liepaskalnu smago koferi. Viņš nolika koferi uz grīdas un atvēra. Paskatījos ķieģeļi, kādi 3 vai pat 4. Viņš jau iepriekš bija pavēstījis, ka nācis uz Dančiem Pilssalā. Šausmas, un jūs uz dejām nākdams nesat līdzi ķieģeļus? Viņš atrauc, ka pēc balles nesīšot tos arī atpakaļ. Un tiešām līdz karvai? Ko tu brīnies, tas ir mans darbs. Vai tu, meitēni, domā, ka rekordi krīt bez darba? Lai kaut ko sasniegtu sportā, ir jāstrādā krietni vairāk nekā jebkurā citā darbā. Ar sviedriem vaigā ir jāstrādā. Un mans darbs ir tāds, ar ķieģeļiem koferī iet no Karvas līdz Alūksnei un atpakaļ. Nolicis koferu priekšnamā, viņš pārtrauca savu pamācošo monologu, pagriezās un aizgāja. Ir jāpiebilst, ka attālums no Alūksnes līdz Karvai ir nepilni 19 kilometri. Es skatos, grāmatas beigās ir rakstīti dzējoļi un aforismi. Tie ir viņa rakstīti? Tie ir viņa rakstīti, un šajā grāmatā tas ir pirmpublicējums. Ārkārtīgi interesanti ir tas, ka cilvēks visu mūžu ir tendēts uz kaut kādiem lieliem darbiem. Kad viņš saprot, no soļošanas vairs nebūšu, pasaules rekordists, kad viņam 50 un 60 gadu padomājiet, ja? Tad viņš tikpat metodiski pievēršas literatūrai. Te ir nopietni aforismi, ir nopietnas atziņas un dzējoļi, un arī tādi Dreslera stilā. Divi onkoļi iet resni, kā no paradīzes vesti. Mutē kūptiem tabak tapas, kā uz kalendāra lapas. Tas ir tāda, kā es ieteiktu to izmantot par Apes pilsētiņas himnu. Tur ļoti skaisti tā mazpilsētiņas noskaņos. Ape pilsētiņa maza, sētā ganās balta kāza, vecenīte staigā lēni, mežā meklēdama sēnes, ļaužu maz ir ielas klusas, tikai duksis dzenā blūsas, dzērāja rūdis īt bez skaņas, stutē mūriņu urdu un klanās. Un arī šie aforismi gan interesanti, ja? Neskumsti par savām kļūdām, bet centies tās izlabot. Mīli mazumu, tiksi pie lielā, viss lielais no sīkumiem sastāv. Vergi mēs esam visi, un kam mēs vergojam? Sev. Mūža pēdējos gadus Liepaskalns ir pavadījis visai trūcīgi, un agrāk iegūtā atzinība soļošanā bija pagaisusi. Bet viņš ir teicis savai kaimiņienei: tagad visi par mani smejas, bet tu redzēsi, pēc 100 gadiem par mani uzrakstīs grāmatu, un es būšu leģenda.
Zināmais nezināmajā. Ir lietas un parādības, kas sabiedrībā gadu no gada nemainās, un viena no tādām ir arī pastiprināta uzmanības pievēršana savam ķermenim un rūpes par to laikā, kad aktīvā pludmales sezona nav aiz kaldiem. Bet vai rūpes par fizisko ķermeni ir kas tāds, ko esam mantojuši no ļoti seniem laikiem, to noskaidrosim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad studijā pie mums ir ieradies vēsturnieks un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Harijs Tumans. Sveiki, Harij! Labdien! Vai mēs, salīdzinot ar antīko pasauli, esam tādi tā kā labie vai sliktie? Mēs vairāk rūpējamies par savu ķermeni vai mēs mazāk pievēršam uzmanību tam, kā mēs izskatāmies? Esam citādi. Tas te grūti tā pateikt, jo esam citādi, rūpējamies un arī jautājums, kas rūpējas, kas nerūpējas. Un tāpat arī senajā pasaulē bija tas pats. Ja? Cita lieta, ka redziet, ja mēs runājam par ķermeni un ķermeņa kopšanu, tad tas ir tas jautājums, kas izriet no kopējām priekšstatu par pasauli un cilvēku vietu tajā. Jo tas jau nosaka īstenībā, kā cilvēks rīkos ar savu miesu. Vispirms ar priekšstatu par to, kas viņš ir pats, kas ir viņam miesa un ko ar to darīt. Ja? Tā ir arī izriet vispārējais. Ja? Līdz ar to šeit mums ir diezgan liels atšķirības. Teiksim, ja mēs salīdzinām ar seno Grieķu un seno Romu, ja, par ko mēs teikt arī runāsim. Jo mūsdienās ir tātad priekšstats par cilvēku, kurš tātad tic, ka Dievu nav, tā ir viņa ticība pārliecība pārsvarā lielākoties, ja tā dzīvo vienreiz uz zemes un tātad cenšas nodzīvot pēc iespējas kvalitatīvāk. Ja? Tātad nopelnīt vairāk naudas un iegūt pēc iespējas vairāk baudas. Ja? Tātad, apmēram, tas ir tā formula. Līdz ar to, tā kā baudu sagādā galvenokārt šādā pasaules skatījumā sagādā galvenokārt miesas prieku, tad attiecīgi rūps par miesu un attiecīgi tad ķermenis un miesa ir uzmanības centrā. Plus vēl nāk maz kultūras standarti, ja, tad kā pareizi izskatīties. Ja, tad politkorekts pareizs cilvēks, ja, tas veselīgs, vienmēr optimistisks, vienmēr maska, vienmēr smaids, ja, līdz ausīm, ja, vienmēr tāds, vienalga kā ir iekšējais sajūta, galvenais vienmēr būt pareizām, tāds sportīski skrien, ja, un tā tālāk rūpējās, un tā, lai viņš varētu pilnvērtīgi, pilnsenīgi dzīvot un baudīt dzīvi, ja. Tas, protams, ir labi, ja, tas dabiski labi, ja, tā cilvēks rūpēs par sevi, jautājums tikai ar kādu mērķi, un šeit, protams, ir, zināms, arī nobīts un tā tālāk, bet par to mēs nerunājam, runāsim tā, par seniem laikiem, ja, tad, lūk, tur tieši tā motivācija bija savādāk, ja, tā senie grieķu un romieši rūpējās par savām miesām, mēs rūpējamies, bet, tā motivācija, tā būtība ir tiešām atšķirīga. Jā, mums tiešām tas ir šis te cilvēks standarts, jā. Maskultūras, jā, standarts, politkorektam standarts, tā tālāk, un vispārējie standarti, tad grieķiem romiešiem, protams, bija cits standarts. Saprotams, ka katrā sabiedrībā, katrā civilizācijā ir sava standarta. Tas ir, tā ir iekārtot cilvēks, jā. Grieķu skaistums standarts atkal balstījās grieķu un romieši, jā, balstījās viņu priekšstatos par pasauli un cilvēku. Arī grieķi uzskatīja, ka cilvēks dzīvo vienreiz mūžā un ka būtu labi vēlams nodzīvot šo dzīvi pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk, jā, tas ir kopīgais ar mums, saprotams, jā, bet, tālāk sākās atšķirības, jo pārsvarā tomēr grieķi ticēja saviem dieviem, un, šeit viņu priekšstats par skaistumu uzreiz atšķirās, jā, proti, skaistā cilvēka grieķi un romieši redzēja skaisto dievu atspoguļojumu. Ja? Bet tas bija vērtībās, vai viņiem jau arī dievs bija ļoti cilvēciskots? Jā, tur tā lieta. Vispār tā vērtības sistēma viņam tā jāsāk tiešām ar vērtības sistēmu, lai mēs saprastu, ja? Kā cilvēks dzīvo un ko viņš ar sevi dara. Ja? Tad, pirmkārt, absolūti skaisto metālons ir pasaule, kosmos. Ja? Stācīt vārds kosmos no vārda kosmeo, rotāt, izdaļot, izpušķot. Ja? No šeit vārds kosmētiks, starp citu. Ja? Bet kosmos asociējas pirmkārtam ar kārtību. Tātad pasaule ir kosmos, tā ir kārtība, jā, kosmētiksnība arī pareiz kārtība, jā, tur taču pareizi jālieto visi tie līdzekļi. Tātad pasaule ir kārtība. Šī kosmiskais skaistums, kas ir kārtība, atspoguļojas dievos, jā, savukārt skaistos cilvēkos atspoguļojas dievi, jā, un šeit ir priekšstats par to, ka cilvēks līdzīgs dievam, kā zināms, jā, grieķi iztēlojas dievus, pēc cilvēku līdzības, jā, tad attēloja mākslā skaistus ideālus cilvēkus. Bet tas skaistais cilvēks, kur atspoguļojas dievs, grieķiem bija ārējais skaistais cilvēks vai iekšējais skaistais cilvēks? Tur tā lieta, ka tas ir abijādi, jā, tur pat tāda formula ir kā los, kā gatos, jā, proti tas ir gan ārēji, gan iekšēji skaisti, lai gan tur
par tiem jēdzieniem ir daudz rakstīt, tur nav viss tik vienkārši, jā, bet, principā mēs varam novienkāršot tagad, jā, un pateikt, ka skaistā cilvēka ideāls ir ārējais un iekšējais skaistums, jā, un tātad skaists cilvēks līdzinās dieviem, tad proti viņa atspoguļojas šīs divišķais skaistums. Tad tā samērība, kaut kāda līdzsvarā, harmonijas princips. Jā, tā ir harmonija, tieši tā, tad, kad viss ir līdzsvarā, un līdz ar to, kā visi zina, grieķi, propagandē šo skaistumu daudzās mākslas darbos, gan uz vāzēm, gan visvairāk skulptūrās, jā. Tātad skaists cilvēks ir dievišķs. Un līdz ar to, sacīt, viņi arī rīkoja skaistumu konkursus, jā, kuru, protams, motivācija bija pavisam cita, jā, tas nebija komerci pasākums kā šodien, tur mērķis nebija pēc tam noslēgt kaut kādu grandios kontraktu un reklamēt tur lupkrāsu vai kaut ko tam līdzīgi, jā, bet skaistumu konkursus tas ir gan vīriešiem, gan sievietēm bija atsevišķi, jā, šīs konkursus noteica, kurš cilvēks ir viskaistākais šajā pilsētā un proti, kurš līdz ar to tuvāks dievim. Tas nozīmē, ka dievi viņu mīl, jā. Bet vai bija zināms, pēc kādiem kritērijiem viņi izvēlējās šos skaistākos cilvēkus? Tie kritēriji redzēja viņa mākslas darbos, jā. Tur ir tā lieta. Kritēriji ir tieši skulptūra, grieķu skulptūra. Tad proporcijas var teikt. Tur proporcijas, jā, atkal harmonija, ārējais, iekšējais, viss termiņu daļu samērība. Principā jāpaskatās klasiskā antīkā skulptūrā, lai saprastu, kas tas ir, jā. Tas skaistais dievs un skaistais cilvēks. Pēc tam, ja mēs runājam par, teiksim, agrējiem laikiem, tad, kad nav parakstu un mēs nezinām, kas ir attēlots, tad bieži vien mēs te jau nošķirt, ja? Kas tas ir? Tas ir dievs vai cilvēks, ja? Jo skaists cilvēks ir līdzīgs dievam, savukārt skaists dievs viņš ir līdzīgs cilvēkam. Ja? Tad jautājums, vai grieķiem bija tikpat svarīgi arī visu laiku uzturēt to savu skaistumu un trenēt un strādāt pie tā? Un tur tagad sākās, jā, tad jums tagad noteicam to motivāciju un stimulu, jā, tad ir skaistam konkursu, viss, un tas, jā, tātad šīs ideāls, jā, un tālāk šī ideāla realizācija dzīvē, jā. Šeit arī sākās visinteresantākais. Proti, cilvēki, pirmkārt, kurš ir piedzīvums, jā, tad viens vairāk skaists, otrs mazāk skaists, jā, tad, tas atkal jautājums par to, cik labvēlīgi vai nav labvēlīgi dievi pret šo cilvēku, jā, tas ir pirmais, jā. Ja cilvēks ir skaists, tad nākamais ir jāsaprot, ka šis skaistums ir jākop, jā, un tad, ko cilvēks ar to sāk darīt, jā, bet šeit ir vēl viens moments, ko es gribu pateikt, ka tātad ārējais un iekšējais atgādina, tas mums visu laiku jātur prātā, ir komplektā, jā. Proti, ja skatāmies atkal uz tām statujām, jā, mēs redzam, tādu cilvēku, kas līdzīgs dievam kādā ziņā, tādā iekšē stāja ziņā, viņš ir pašpietiekams, jā. Viņš nevienam nepieder, viņš pieder pats sev, viņš ir brīvs. Tad vienmēr, grieķu statujās redzam šo iekšēju brīvību, jā, tas ir dieviem, jā, grieķi uzskatīja, ka dievam vispār nekā netruks, nekā nevajag, jā. Cilvēks, kurš, var iztikt ar minimālām lietām, viņš faktiski līdz ar to tuvēs un līdzinās dievam, jā, tas ir grieķu priekšstats. Tālāk šo ideju attīstīja Sokrāts un filozofi, jā, bet parasti mirstīgi, viņi parasti orientējuši šo vizālo skaisto, jā, skaistumu un mēģināja to uzturēt. Un šeit tagad atkal tāpat, ka mums, jā, te mēs redzam, ka ir cilvēki, kas pie tā piestrādā, par to rūpējās, un cilvēki, kas dzīvoja kā dzīvoja, jā. Un šeit, kāpēc tā? Tādēļ, ka ir dažādi sociāli piederība, jā, dažādi sociāli slāņi. Piemēram, zemnieks vai amatnieks, tā pašā Grieķijā vai Romā, nebija sevišķi aizraujies ar kaut kā skaistumu kopšanu, jā, tas viņam fiziski nebija laikā, nebija vajadzības, jā. Ja zemnieks, tad viņš strādā fizisku darbu, amatnieks arī piešana fizisku darbu, lielākoties vairāk un mazāk, jā, un viss, un tad tas uz viņu netiecās. Tātad ar skaistumu kopšanu, ar ķermeņa kopšanu nodarbojās tie, kuri var atļauties, kuriem bija brīvais laiks, jā, sāksim ar to, ka tie ir aristokrāti, vēl arī turīgi cilvēki. Un tātad īstā cilvēkā, īstā, tas ir, jā, kā Losagatos, jā, tas ir aristokrāta brīva laika pavadīšanas laiks, ir komunikācija ar draugiem gimnāsijās, jā, gimnāsija, un jā, tā ir telpa sporta nodarbībām. Tur centra palestrā, tas ir sporta laukums, ja, kur viņi nodarbojas ar sporta nodarbībām, bet blakus nojumīt, ja, tur portiks, tur vēl kaut kāds telpas, ja, kur pārdieties, atpūsties, nomazgāties, ja, un tā tālāk. Tātad šeit savienojas divas lietas, gan sociāla komunikācija, gan sports. Faktiski jau tur tad arī jauni cilvēki, un arī ne tikai jauni cilvēki, ja, tad tiekās, tur viņi nodarbojas ar
ar sejas kopšanu, ar vingrošanu un ar komunikāciju, ar sarunām, ja, tas ir pats galvenais viņu dzīves. Sacīt, turpat arī filozofijā sākās, jā, Sokrāts arī ģimnāsijās, jā, sacīt, var ģimnāsija no ģimnos, ja ģimnos ir kailis, jā, tad es zinu, ka grieķi nodarbojas ar sportu kaili. Jā, vienmēr visiem jautājums, bet kāpēc viņiem tik ļoti vajadzēja būt visiem kailiem tajā brīdī, ka viņi nodarbojas ar sportu? Nu, par to ir milzīgi daudz literatūras uzrakstīts, jā, protams, ka grieķi nav parūpējušies mums dot skaidru rakstīsku liecību atbild šo jautājumu, ja, ka mēs esam kaili tādēļ, kā mēs pieņemam. Ja, nu tā nav, vienkārši ir kaut kāds attiecīgs norādes, ja, tas ir kā saistīts ar olimpiskām spēlēm, ja, bet, ka tur, lai teikam, sievietes nedrīkst piedalīties, lai tur, jā, sievieti nevarētu tur kaut kāda veida apģērbā paslēpties, tas viss tāds diezgan muļķīgs teorijas, jā. Vairāk vai mazāk viss grozās ap to, ka pamatā šis skaistuma ideāls, jā, tāds skaists ķermenis. Tā nebaidījās, jā, to piekopa, jā, to tiešām kopā, jā, un Virgo, to arī izrādīja tieši tā, ja tas bija kapitāls, tā bija vērtība, jā, ko tu vari prezentēt sabiedrībā, jā, kas, protams, viņa tā pa ielam gluži kaili nestaigā, tas arī jāsaprot, tas kaila statujas, bet sports un tāpat olimpiskās spēles, tur ir kaili, tad tur tieši strādās ar ķermeni, un principā arī kultūrās mēs redzam viņus kailus, tas kailums arī ir brīvības, ja tas pats iekšējais skaistums un ārējais, iekšē brīvība un ārējā. Ja apģērbs jau simbolizē kaut kādu nebrīvību, principā, ja? Un plus šis skaistums, tātad pasaules kosmiskais skaistums atspoguļoja šajā skaistajā harmoniskajā ķermenī. Gan vīrieši, gan sievietes, ja? Tātad, protams, ir savas nianses, ja? Bet pamatīte ir tāda. Un vēl viens moments, ja? Tātad ir, ka es teicu, aristokrāti, kas var atļauties, ja? Tātad brīvu laiku tāda veida pavadīt, un tā kļuva par viņu vizitkarti. Ja, tad šī skaistuma kults, arī, teiksim, šīs homoerotisms, kas ar citu nemaz neparedzēja, teiksim, pederastī šī vārda šaurai nozīmē, ja, tas gadījumi, kad jā, ir gadījumi, kad ne, ja, tas ir platoniskā mīlestība, kad parādās. Ja, tā ir īpaša tēma, bet viss grosas ap šo skaista ķermeņa ideālu. Ja. Tātad, šis skaists koptais ķermenis kļuva par vizitkarti, jo, principā, redziet, kā es teicu, ja, zemnieks, amatnieks strādā, ja, viņš var būt fiziski stiprs. Ja, bet tas nozīmē, ka tam aristokrātam īsti, piemēram, tas fiziskais darbs un uzturēšanās tur saulē un ārā un tā tālāk nebija īsti, tā kā pieņemams vai neskaitījās labi, bet tā fiziskā ķermeņa nodarbināšana tur ģimnāzijās vai kur citur, tas skaitījās labi, ja? Jā, protams, jā. Ar fizisku darbu tur arī tā uzreiz vajag precīzēt, ja. Grieķi nicināja nievāja, teiksim, visus fiziskus darbus, kas nav saistīti ar zemkopību, proti amatnieku darbu. Ja? Tur tā ir īpaša tēma, par ko arī runā, tur saglabājušies arī teksti. Ja? Tātad nav tā, ka grieķi vispār necināja fizisku darbu, tas ir nepareizs priekšstats. Ja? Literatūrā mēs redzam, ka zemnieku darbs ir vienīgais cilvēku cienīgais fiziskais darbs, kā raksta Ksenofons pats, būdams aristokrāts ar citu. Ja? Tādēļ, ka zemnieku darbs piegādā cilvēkam visu nepieciešamo, ja? Norūdā viņam ķermeni, ja? Māca mīlēt savu zemi un aizstāvēt to ieročam rokās, ja? Kas ir ļoti svarīgi. Ja? Amatnieks savukārt sēž darbnīcā, tad viņš tur kaut ko tur klusiņām dara, viņš nav tik fiziski attīstīts, viņš nav tik komunikābs, viņam nav laika, tur kaut kādām tur draudzīgām attiecībām, viņam biznesa jātaisa un tā tālāk, ar to viņš nav derīgs. Viņš neskaitījās labais. Politika, tieši tā amatnieki pat bieži nebija pilsoņi, ja? Tā ir īpaša tēma, bet, redziet, zemnieks, ja, kas teica, viņš var būt stiprs, fiziski stiprs, ja? Viņš dzīvē viņu norūd, ja? Viņš ķermeņi, bet tas neatbilst tām skaistuma ideālam, tādēļ, ka, saprotiet, tas fizisks darbs, viņš atstāja savu iespaidu, ja? Tas nav gluži tas, ko gribēja, ja? Tas cilvēks ir stiprs, bet viņš nav, varbūt kaut kur pie mūsu, nav tik proporcionāls, ja? Varbūt viņš mazliet klausies uz priekšu, nav tik kops. Tad, lūk, aristokrāta pazīme bija šis kops ķermenis, ja? Kur par visiem muskuļiem ir padomāts, kur visi virginājumi attiecīgi piemeklēt, ja? Kur viņš nodarbojas ar fizisku darbību, nevis, teiksim, trūkumā spiest vai nepieciešams spiest, bet tieši labklājības vienkārši brīvā laikā ar prieka pēc. Jā, bet kā ir ar romiešiem? Vai romiešiem atšķīrās? Jā, tūlīt pabeigšu par grieķiem, tad par romiešiem. Tad, saprotiet, un vēl te ir viena niansīte. Tātad mēs iedomājamies, kā izskaties demokratiskās Atēnas, ja, kur demokratiskā sabiedrība sliktās stoņas lepoties ar tur dārgam mantām. Ja, tur, mēs zinām arī, ka ļoti bagāti cilvēki, necenšas, tā ļoti izrādīts īsti bagāti, inteliģenti cilvēki.
cilvēki necenšas izrādīt, jā, visiem savu bagātību kliedzoši, jā, tur. Nu, tāpat arī senajās Atēnās, nu, tas bija sliktais tornis. Un faktiski uz ielas mēs neatšķirtu, jā, to aristokrātu no zemnieku, nu, ikviena ielindas cilvēka pat no verga, jā, apmēram līdzīgi visi bija ģerbošies, jā. Un tad, kas varētu šķirt aristokrātu, viņa stāja, tad viņa ķermenis, jā, tad viņa tā vairāk mazāk pusi atkalinājās, jā, tā bija viņa vizitkārta, jā, tas arī savā ziņa moda, ja šis skaidrums ir moda, bet viens no modas uzdevumiem, kā runā socioloģija, ir tas, ka moda parāda piederību augstākā kārtē, kas nestrādā fizisku darbu, jā. Un lūk, šeit ir tās koptais ķermenis, jā, jo saprotiet, fiziskā nodarbošanās tas viņam nozīmē izmeratēt eļu to savu ķermeņu, jā, un tad viņa, teiksim, laušanās sacensības, tad viņa cīnījās, jā, kritas smiltis tad pielips, tad arī labāk varēja tiesāt, jā, varēja redzēt, ar kur ķermeņa daļu, kurš ir nokrīts, jā, kur jūs smiltis pielipjat eļas, jā, nu, protams, eļas ārgāri un apdegumu, tad viņi izvērtījušies, iztinījušies, tad viņi ar speciāliem apsiem nokas to visu, jā, kas aplīst, tad mazgājās, sarunājās un tā tālāk. Tas viss tas ir cools, jā, tam ir tāda, nu, arī sociāla status, jā, nu, uz pāriem tas mazāk attiecas, tā kā jāsaprot, ka šis ideāls diezgan sociāls, tad sports ir ķermeņa kopšana, atbilstība šim skaistam ideālam, bet tas pareizi tiešām brīvība, jā. Un tagad par romiešiem, jā, tas jūs jautājums. Romiešiem nekā tāda nebija. Bet viņiem taču arī bija svarīgi būt attīstītiem un spēcīgiem un skaistiem, vai pilnīgi vienalga? Jā, tas ir, jā, mēs tādu, nu, nekauži, viņam pavisam cits. Romieši ir tāda, atšķirībā no grieķiem, kas tiešām senajiem grieķiem, jā, kas bija tāds smalki, mīlēja tādu kopšanu, jā, un, jā, tur īpaši tēma arī tie kopšanas līdzekļi ar vīriešiem, gan sievietēm, nu, satīt par sievietēm, mums vairāk informācijas, tur kaut kāds smāžas, krēmie, tāpat balināja, tur vaigus vai otrāds sārtumu piešķir, jā, tas viss matu tur kaut kādu līdzekļu, jā, tur kaut kāds recepts var saglabājušos, tad viss bija smāžas un krēmi, viss kaut kāds bija senē grieķi, tas arī jāsaprot, ka tad līdzekļi bija izstrādāti, jā. To visu romieši pārņem no grieķiem, ja, bet romiešu uzstādījums ir principiāli cits. Romieši tāda rupja, vienkārši zemnieku un karavīri tauta, kas dzīvo diezgan, teiksim tā, barbariski no grieķu viedokļa skatoties, ja. Viņi bija labi karavīri, bet viņas viss tā kopšana, tas viss absolūti neinteresē. Kaut kas līdzīgs tā kā grieķu zemniekiem, kas bija attīstīti strādājot fizisku darbu, tad varbūt arī romieši, kas karojot bija attīstīti, bet viņi īpaši nekop sevi. Ziniet, vienkārši atšķirība tāda, ka grieķu zemnieki dzīvo blakus grieķu aristokrātiem, ja, un viņi skatās tam, uz viņu tas ideāls arī attiecās, ja, varbūt tā viens otrs zemnieks, viņš varēja arī atļauties, ja, varbūt kā nopelnīt, ja, un arī varbūt, teiksim, izkolot savu dēlu, ja, un dēls arī varēja pieslēgties šā kultūrai, tā kā viņi varēja mazāk šā kultūras sareālā dzīvo, un viņi varēja pieslēgties tam, ja, tas ir, Romiešiem tas vispār nebija. Romiešiem tas vispār kultūrai sveši, ja, tā viņi ļoti vienkārši rupi, tādi bez smalkuma, bez skaistiem izjūtas, ja, romieši vispār sāksim ar to, ka romieši nav radījuši savu oriģinālu kultūru lielu burtu, ja, viņi pārņēmuši no grieķiem visu, tad, kad viņi iekarojuši grieķus, viņi pārņem, un tad viņi sāk aizrauties no pirtiem. Un grieķiem ir ģimnāsijas un pirtis, jā, romieši pārņem, attīsta, un tad beigās impērijas laikā mēs redzam tas grandiozas pirtis termas, ja, kur it kā tās pats, bet pavisam citā līmenī, ja, tur ir pirtis, tur augstas basēns, karstais basēns, tur pa vidu tāds siltais, ja, un tur bibliotēkas, tur ir saruntelpas, tur māksla, tur viss tas ir grandiozs tāds kultūras centri, ja, kur viņi apgrozījās. To viņi pārņem un kā mēs šodien teiktu, apdeitoja, bet to skaista plika ķermeņa kultu un ģimnāsija kultu, šis sporta kultu romieši nepārņem. Nebija viņam tāds sports. Viņus neinteresēja. Bet vai tā grieķu atkal tikko stāstītā visas skaistuma izjūta un arī visi tie kosmētikas līdzekļi ir kaut kādā veidā Eģiptes mantojums, vai tur atkal ir stereotips domājot par to, ka Eģiptē tas bija ļoti līdzīgi tam, kā grieķi to uztvēra? Jā, tas ir, protams, zināms, jā, ka mācījās no austrumiem, mācījās no Eģiptes, jā, un, protams, arī, teiksim, ja runā par smaržām, tad, kur tas smaržvielas veidā no Eģiptes, no Arābijas, jā, tas ir skaidrs, ka tas ļoti dārgi maksāja. Protams, arī taisa arī paši uz vietas no ziediem, jā. Bet idejiski tas bija līdzīgi, tā kā eģiptieši domāja par arī skaistu. To mēs nekad neuzzināsim, jā, protams, tikpat nebija, jā, sāksim ar to, ka Eģipte nebija šī skaila ķermeņa kults, jā, tas jau vien ir atšķirības, jā, protams, lai ķermeņa kopšanas līdzekļi bija, grieķi jau varēja paņemt, bet uz vietas arī kaut ko attīstīt, jā. Kad romieši pārņem šo grieķu kultūru, atkārtot, tas ir ļoti interesanti, viņi nepārņem sportu un kailu ķermeņu, jā. Jūs varbūt arī varat skatīties priekšā romiešu statujas, skulptūras, jā, tur nav kailu cilvēku.
cilvēki, ja? Klasiskā romiešu māksla. Pēc tam, protams, kaut kā arī viņi sāk kopēt grieķi, atdarināt, taisīt grieķu kopijas un tam līdzīgi, bet oriģināli, nu, viņam vienmēr pilsonis ir toga. Viņš ir pilsonis, ja, kas izpild savu pilsonības pienākumu toga vai bruņās, ja, kā karavīrs, ja. Un sieviete, protams, arī iepakota, ja, tur attiecīgi savu apģērbā. Ja, tas ir, un sportu viņi uztver kā tādu lieku enerģijas un laika terēšanu, ja. Tas, grieķi kaut kādi jocīgi, kaut kāda izpausme, ja. Tas viņi tieši nekad to nesaprata. Tāpat laika romieši bija labāk karavīri, ja. Un tas ir ļoti interesanti. Labāk armija romiešiem. Tātad karavīriem bija apmācības sistēma, tas tā kā armija kļuva profesionāli, tur izstrādāt perfekta treniņu sistēmu tam līdzīgi, un romieši bija tiešām labāk armija. Bet sports viņus neinteresē. Sports ir kā, tad, kad nebija viņam šī skaila ķermeņa kulta. Pilsonis vienkārši, un tad romieši izgudra portrets, sacīt, ievarot, ja. Viņam grieķi nekad nebija iedomājuši, tā vienkārši taisīt tēlu, tikai se, ja. Cilvēku portrets ir ķermenis, skailums, viss kopā skaistums, tikai tas kopā parāda viņa būtību, ja. Romiešām galva, ja, galva tur taču visa intelektuāla, visa viņa darbi, visa būtība redzam, lai gan sākam romieši arī taisīja tikai tas statujas, ja, un nekāda sporta, bet labāk armija, ja, tas jau tā ir ļoti dīvaina romiešu specifika, ja, viņi bija pragmatiski cilvēki, bet tad, kad viņi pārņem grieķu kultūru, kā daudz romiešu autori teica, samaitājas no tās, ja, ka romieši sāk mīlēt komfortu, greiznieku, tad atkal viņam vajadzēs tas māržas, atkal no austrumiem, kas dārgi maksā, ja, tad viņam vajag baseinus, ja tas pirtis, tāpat kā grieķiem, saprotiet, tad viņi sāk aizrauties ar literatūru, ar mākslu, tas pamazam tāda veidā viss iegāja, un romieši sāk strauji helenizēties, ja, bet arī helenizējoties, nekad nekļūt tomēr par grieķiem šī vārda īstā nozīmē, lai gan šie luksus preces, jā, ķermeņa kopšanas līdzekļi, jā, Romā tika attīstīti, perfekti, jā, tātad austrumu imports. Tas bija tā kā biznesa sektors. Biznesa, tas ir austrumu imports, tāpat Eģipte, kā jūs teicāt, jā, tas prom, bet arī uz vietas ražo. Ir ziņās, kā piemēram kaut kāds lētākās maržas taisa no kaut kādām saldām niedrēm, jā, tad no vietējām rozēm Itālijā, no narcisēm, jā, no irisiem, tur no kaut kādām puķiem, tur bija, jā. Varam tagad mēģināt ilustrēt savā galvā, kā varēja smaržot. Jā, bet smalkums, tad smaržas viņa lieta, protams, kā kosmetikas līdzekļu, speciāli trauciņi bija izgudros acīt, jā, šiem kosmetiskiem līdzekļiem, tad to varēja iepilināt, teiksim, vīnā, jā, vai eļas, teiksim, gaismas eļas lukturītī, jā, tā eļļā, jā, tur, lai smaržotu, tas ne tikai gaisma, bet arī smaržotu gaisu, tad, protams, rožlapiņu vannas, jā, tas viss tika izgudrots, jā, sākotnēji romieši mazgājas reizes nedēļā, tā tas parādās avotos, jā, proti rokas un kājas tā ikdienīšķi, bet, tā viss ķermeņa reizes nedēļā, tad, jau imperijas laikā, kad dzīves standarti mainījušies, luksus greznījumi, tad arī viņam vienāpat tas ir goda jautājums pavadīt dienu tur termās, tas ir pirtīs, draudzēties ar draugiem, runājot, sportojot, sportojot, protams, tas ir Grieķi, jā, tas paši romieši tiešām. Bet par to sportu vēl runājot arī, tad vairāk jautājums attiecīgi ir par Grieķiem. Tajā sportošanas procesā vairāk bija svarīgi piedalīties, sevi trenēt, sevi rādīt un sasniegt to rezultātu vai uzvarēt sacensībās? Godīgi sakot, abējādi dažādi, jā, teiksim tā, liekoties tas bija, kas teiks, sevis kopšanas, jā, kults, jā, sevis uzturēšanas kopšanas, teiksim, lai atbilst kaut kādam šiem sociālam standartam un arī, šiem skaistuma ideālam, jā, tas ir tās galvenais, bet, protams, bija viena daļa, kas izcēlās ar kaut kādiem panākumiem, tā jau bija iesaistīta sacensībās, un kā zināms, jā, tas sacensībā kulminatīvas punkts ir olimpiskās spēles, jā, tā 3-4 gados Olimpijā, un sākotnēji vispār tā bija diletantu sacensības, jā, tad diletanti no visas grieķu pasaules brauca, un tad tur sacentās. Ar laiku tur tas viss apaugā ar noteikumiem, jā, ka tad viņiem, tiem kandidātiem, tad tur jāpādzīvot, un kaut kāds laiks, tur sākumā tur 3 mēneši, pēc tam 6 mēneši, vai 30 dienas tieši tajā vietā, Olimpija jātrenējas, tur uzraugu, teiksim, tādā apgādībā, un pēc tam tad jāpiedalās sacensībās, jā, un tad uzvarētājs, viņš skaities savas pilsētas pārstāvis, jā, labākais cilvēks, kuru mīl Zēvs, atcerēsimies, ka olimpiskās spēles atkal reliģiskais rituāls, tas ir reliģijas sastāvdaļa, jā, tad tas, kas uzvar, ir Dievu mīlulis, jā, tā ir harismas koncepcija, harisma ir Dieva žēlastība, jā, tad Zeva izredzētais cilvēks. Tas saproties, priekšstats par sportu un sacensībām, kaut ko pavisam cits, jā. Tur nav tur labākais sports,
sportistam, kuram labāk tur diēta un labāk tur treneris labs, jā, vai gribas spēks, vai muskuļi, jā, bet sportists ir tas, kuru mīl zevs, jā. Un principā viņi braucā uz to Olimpiju, kā pie orakula noskaidrot, kam tagad bet zevs ir labvēlīgs. Bet viņi jau zināja, ka tas zevs būs labvēlīgs tam, kuram ir visi dotumi, lai uzvarētu sacensībās, tad arī būtu tie nosaukti līdzekļi. Un galvenais sākumā tas netiek atcintēts, ka es teicu, tas tiešām bija diletantiski padarīšana, bet ar laiku tas profesionalizēs, un, protams, un tā ir, sportists sāk nodarboties speciālām diētām, tā sākās industrija, un beigās grib zaudēt interesi par tādu industriju. Bet cik lielā mērā tas sports kā sevis kopšana, kā sev ķermeņa uzturēšana bija pieejams un akceptējams sievietēm? Uz sievietēm ir savādāk, protams, diezgan ilgu laiku, teiksim, līdz 5. gadsimta beigām, pirms mūsu ēras, sieviete netiek attēlota kailā, tātad viņa tomēr sieva, viņa nāmamāte, un tikai tāda veidā, atkal sievietes sāka, tāpat kā arī vēlāk Eiropas mākslā aizbildinoties ar kaut kādu mākslas sižetu, un proti šajā gadījumā par paraugiem Afrodīta skaistums, protams, tad atkal kailums, tad sāk parādīties kailas sieviešu skulptūras, tad Afrodīts. Lai gan ir zināms, ka konkrēts meitenes bija par modeļiem, kas pozēja, slavenais praksītē, Knīdas Afrodīti, kas visbiežāk kopēja skulptūra, vispopulārākā un arī, laikam, visskaistāk hetēra grieti pasaulē, tas skaisto metalonu savu ziņā. Viņas ar citu nemaz nav kaulainā, viņa tāda miesās, bet visos proporcionāli samierīgi. Tas ir tas ideāls, un pat par viņu bija leģenda, ka viņa pati uzskatīja, ka ir skaistāk par Afrodīti. Tad faktiski tā bija dievietu zaimošana. Par to viņu pat tiesāja, un par to draudēja, es sodu dievietu zaimošanu. Tomēr ir nopietns noziegums, reliģisks noziegums. Un tad viņa attaisnoja, tāds ļoti skaista leģenda, ka viņa attaisnoja viņas advokāts, kurš nevar atrast nekāds formāls attaisnojums likumā, jo viņas vai ne tika pierādīt, ka viņa bija lepojusies un bija teikusi, ka skaistāk par Afrodīti, tad viņš vienkārši tiesniešu priekš norava apģērbu no viņas. Un kad tiesnieši ieraudzīja viņa kailu, un tad arī attaisnoja. Un tad tas skaistums, šeit redzēt attieksmi pret sieviešu skaistums. Tas arī liecina par to, ka kopumā grieķu kultūra tika tradicionāli orientēta seksuālā ziņā. Ja? Lai gan, protams, viss kāds ir bijis, un tad ir cita tēma. Tātad, kā es teicu, sievietēm bija savu skaistumu konkursu, bet mēs nezinām kā. Tur par nosacījumiem neko īsti nezinām. Pēc skaista sieviete nozīmē, ka viņa atspoguļojas Afrodīti. Tad atkal tas pats. Un atkal tikai tas notika dažus gadsimtus vēlāk, kas liek domāt, ka tomēr tas, laikam, sievietes status sabiedrībā bija varbūt arī citādāks un zemāks. Tas nav par sievietes status, tā laikam ir īpaša tēma. Mums vēl ir jārunā par sievietēm, bet tur ir tā, ka redzēt, ka vienkārši ne tik daudz status, cik vienkārši priekšstats, agrāk sievieti attēloja vienmēr tikai kā sievieti un māte. Modernizējoties, tātad parādās erotiskais aspekts, afrodītiskais aspekts, kad sāk sievieti tēlot kailu, un pievērst tam uzmanību. Jo pašā sākumā arī sievietē saskatīja to dievu skaistā cilvēkā, vai tas sākumā nemaz uz sievietēm neatiecās? Protams, mēs varam paskatīties uz agrīnēm sieviešu skulptūrām, tas skaistumā nečarās, varbūt pat pārspēja jaunie skulptūras, tikai meitenes ir apģērbtas, bet viņas sejamas redzam to pašu brīvību, pašpietiekamību, pašcieņu, un šeit nevar runāt ne par kādu diskrimināciju, tas ir mūsdienu termins, vienkārši sociāla loma sadala bija citādāk, mums neparastāk, bet ne vīrieši, ne sievietes neuztver to kā diskrimināciju, un sievietes ir pašcieņas pilnas, es teiktu, viņas ir valdonīgās, un sacītu grieķu komēdijās mēs redzam arī interesantu likumsakarību, ka tur nekad nav parādīts sieviete, kuru terorizē vīrs, taisn otrē, tur ir vīrs, kuru terorizē valdonīga sieva, tas tipisks sižets, komēdija tomēr labi pārspēlēts, tāds realitātes atspoguļot, bet tas atspoguļo reālas dzīves attiecības. Un problēmas, ar kurām sabiedrības tas ir atkal, sievietē citā tēma, vienkārši kaut kāda brīdi sievietes skaistums, tika akcents mainīts šajā skaistuma uztverē, proti, sākumā tas ir sievietes un mātes skaistums, šis cēlums, šis stāj, kas ir labi redzams mākslā, un vēlāk vienkārši kailums, erotiskums, erotiskā sieviete, erotiska Afrodīte, protams, Afrodīte šeit pamatā, un tad beigās tas ir viss kulminācija, kur tas viss kulminē, ir statuja Afrodīta Kallipigos, nedaudz varbūt zina, bet tas ir, var paskatīties Googlā, Kallipigos, tas ir, skaista dibena Afrodīte, tur viņa ir parādīt, ka viņa tā
koketē un tā pagriežās puspagriezienā, ka viņa paceļ svārkus un demonstrē savu dibeni. Ja? Un tāpēc viņa tiešām ir bezgalā skaisti, ja? Bet, redziet, tas viss skaistums reducējas beigās uz dibeni. Ja? Saprotiet, tā kā tas atkal liecina par to, ka kultūrai savu evolūciju. Ja? Ja sākumā ir tie lieli kosmiski ideāli, beidzās tas ar dibeni. Beidzās tas ar dibeni, ja? Kā vienmēr. Jā, atkal mēs varam vilkt tikai paralēlus ar mūsu sabiedrību un mūsu skaistuma ideāliem un motivācijām. Diemžēl mums ir jāliek punkts šai sarunai, bet noslēdzošais jautājums. Tā ir tēma, ko mēs noteikti turpināsim kādā no citiem raidījumiem par veselības aspektu un tām rūpēm par savu veselību senajā pasaulē. Bet vai tas bija saistīts kopā, ka tās rūpes par savu ķermeni, kā par skaistu ķermeni, bija pamatots arī rūpēs par to, lai es būtu vesels? Jā, protams, jā. Bet atkartot tāda veselības kultā un tāda, kā šodien nav, tad bija mazliet savādāk. Bet, protams, bija ārstība, pat divveidā medicīna bija, jā, proti priesteri, Asklēpijas dievs, kas atbild par medicīnu, jā, un bija tur slavenās Asklēpijas sveitnīcas vairākās, jā, slavenāk ir Kosas sāla un Epidaura pašā Grieķijā, jā, kur priesteri bija, acīm redzot, lieli meistari, kur cilvēks dziedinājās pie Asklēpja, tātad tas bija atkal rituāls kulta sastāvdaļa. Bet viena no šiem centriem Kosas sālā attīstījuši medicīnas centru, proti Hipokrats, jā. Hipokratiski teksti, tas gan nav tikai paši Hipokrātus, tas ir vesels korpus tekstu, ja, kas tā loka ir radies, ja, bet tur parādīt jau tas, ko mēs saucam par medicīnisku, par zinātnisku medicīnu, proti. Un mēs redzam, ka, jā, cilvēki ir slimojuši un vienmēr ir ārstējušies, ja. Un tad attiecīgi tur bija gan privāti ārsti, gan ir pat zinām gadījumi, kā pat pilsētas algoja ārstus, ja, un maksājot viņam, ja, kā sabiedrīsko ārstu, ja, un medicīniskā aprūpe bija augsta līmenī. Ko par veselības aprūpi senajā pasaulē mēs noteikti vēl parunāsim kādā no turpmākajiem raidījumiem ar Hariju Tumanu, bet atgādinu, ka šodien tad Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors bija pie mums studijā. Par šo raidījumu parūpējās Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas, redaktors Reinis Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Paldies jums visiem par klausīšanos un uz tikšanos!